Ok, šajā tutoriālā es jums parādīšu, kā ieinstalēt WordPress uz jūsu hostinga. Tātad ielogojamies iekšā savajā kontrol panelī, dodamies uz MySQL database. Mums ir jāizveido datubāzi mūsējiem WordPress lapai mūsējai. Izveidojam datubāzi. Kad datubāze ir gatava, vajag pievienot viņai lietotāju, kuru mēs arī izveidosim. Paroli mēs uzģenerēsim kādam, nokopējam viņu, kaut kur pagaidām iekopējam, lai mums viņa nepazūd. Tālāk create user spiežam, un tālāk šeit mēs pievienojam, izvēlamies lietotāju vārdu, kuru vēlamies pievienot izvēlētajai datubāzei, spiežam add. Lūk, jums datubāze ir gatava. Tālāk dodamies uz www.wordpress.org, lejoplādējam WordPressu. Kad tas ir izdarīts, dodamies Home, File Manager, Upload un izvēlamies mūsu tikko lejoplādēto WordPressu. Pagaidam, kad tas ir ielādēts. Spiežam Back. Labais taustiņš uz šī te. Un spiežam Extract files. Tālāk dubultklišķis uz WordPress. Atrodam WP config sample. Šo mēs lejuplādējam uz mūsu datoru. Vienkārši uztaisot dubultklišķi. Tad mēs atveram viņu vaļā ar Notepad++ vai kādu citu. Citu što Aktīvas teksta redaktoru. Tālāk šis ir konfigurācijas failiņš. Dodamies atpakaļ uz mūsu kontrol paneli, MySQL database un skatāmies datubāzes nosaukums ir uzliks VP. To mēs ieliekam šeit. Tālāk MySQL database username. Username arī tāds pats. Parole. Parole ir tā, kuru mēs šeit saglabājam. Tālāk localhost atstājam. Principā pārējo mēs visu atstājam kā ir. Tagad mēs spiežam file save as. Kaut kur uz ekrāna saglabājam kā wp config. PHP. Spiežam save. Tālāk dodamies atpakaļ uz mūsu šo te vietu un spiežam upload. Un izvēlamies mūsējo failiņu, kuru mēs tikko apstrādājām. Kad tas ir gatavs, tad dodamies uz mūsu mājaslapu. Un spiežam enter. Tālāk informācija par blogu vietnes nosaukums blogs. Lietotāju vārdu, šeit ierakstam lietotāju vārdu. Paroli mēs izdomājām mūsu administratoram. Šeit ievedam savējo e-pastu. Un uzstādīt WordPress spiežam. Un tagad spiežam pieslēgties. Un spiežam pieslēgties. Un voilà, mūsu blogs ir gatavs. Un mēs varam apskatīt mūsējo lapu.
pievienot jaunus rakstus. Un, principā, visu pārējo, ko vēlamies, to mēs arī daram mūsējā lapā. WordPressu pašu apskatīt mēs varam pēc šīs te lapas. Un šeit ir mūsu WordPress. Un viņš ir gatavs. Nu, ceru, ka tutorials bija saprotams. Nezinu, cik labs, cik slikts, bet, nu, ceru, ka kādam tas palīdzēs. Nu, ok. Reģistrējieties OneLV. Un veiksmīgu dienu. Visu labi.